Mērķis man bija saprast savus tēriņus un tikt vaļā no tās trauksmes sajūtas, ka atkal ir jātērē nauda pat par vajadzīgām lietām, piemēram, zālēm. Nu, it kā elementāra lieta, bet es ieeju aptiekā un tā trauksme atkal rodas. Pateicoties tavai sistēmai, trauksmes sajūtas vairs nav. Ienākumi tiek mērķtiecīgi sadalīti atbilstoši manām vajadzībām un saskaņā ar manām dzīves vērtībām. Tā nauda stāvēja vienopus vienā kontā, un līdz ar to tad, kad viņa bija tur palikusi pāri, tad es varēju realizēt kaut ko savu. Līdz ar to sanāca visu laiku kaut ko savu atlikt. Pārsteigumu vairs nesagādā pēkšņi tēriņi, kas īstenībā bija jau paredzami, kas reiz gadā tiek maksāti, piemēram, tur tāds nekustamais īpašums, nodoklis, veselības apdrošināšana, tādas lietas. Man ir skaidrs rīcības plāns, kā maksimāli ātri atjaunot savu drošības spilveni, un nav problēmu ar ikgadējiem maksājumiem, kurus mēdzu pirms tam ignorēt, jo tiem taču vēl ir laiks, nauda kontā gan jau būs, kas parasti nav, bet tev ar to problēmu nav. Man ir skaidrs manas tēriņu pozīcijas, un tām ir iedotas saprātīgas robežas, kas palīdz man kontrolēt manus impulsīvos pirkumus, pirkumu apjomus iespējams, un tādējādi nauda paliek arī citām, nemazāk svarīgām lietām. Visam vajag savas robežas, ne tikai bērniem, arī pieaugušajiem. Un kontrole šajā brīdī tā ir tāda sakārtotība. Tas ir sinonīms sakārtotībai. Kas mēs vēl ir iegūst šajā gadā, tās ir sakārtotas pamatlietas, pensiju pārvaldītāji, mantošana. Šis ir nācis arī par labu manām attiecībām ar vīru, jo mēs ar vīru vairāk šobrīd pārunājam ģimenes budžetu un veicam jau arī šīs proaktīvās darbības. Es saprotu beidzot, par ko viņš runā. Mēs esam abi šobrīd vienā līmenī, un šobrīd jau viņš ir tas, kas nāk pie manis un prasa, kā tu tur sakārtoji, kā tev Egija teica. Es vairāk to vīru atbalstu šobrīd jūtu, jo, ja man bija, stulbi teikt, neērti, viņam paprasīt kaut kādu naudu, kaut vai tur bērniem vēl kaut ko šobrīd, viņš ir uztaisījis, mēs esam izreikinājuši ar tevi, cik mums vajag apmēram vidēji mēnesī bērniem, un mēs ar vīru sadalām uz pusēm, un viņš man uztaisīs to regulāro maksājumu, un man vairs viņam nav jāprasa. Vēl ir kas naudā nenovērtējams. Esmu iepazinis cilvēku, tevi, kurš pareizajā mirklī pateica, ka tev vajag atsevišķu kontu masāžām, jo tas saskan ar vairākām tavām dzīves vērtībām. Tas man kā māmiņai dekrētā tajā brīdī bija vienkārši, es sajūtu atbalstu, un tas bija tas, ko man vajadzēja dzirdēt. Un saprast, ka tu esi tas cilvēks, kam es varu uzticēties, jo tev katrs klients ir unikāls. Tu esi iedzinājusies ne tikai ciparos, bet arī manī kā cilvēkā. Visu nevar atrast internetā, un ja kāds cilvēks jau ir atradis to pašu labāko, ir jēga maksāt par pakalpojumu. Jo tu jau esi atsijājusi to, kas ir vajadzīgs, kas strādā, kas nestrādā. Mēs matus arī varam paši nogriezt internetā. Atver YouTube un iemācies, bet mēs ejam pie friziera. Cilvēku, kurš ir apgūs, kā ir jādara, un arī šis ir, tu esi apgūs, kā ir jādara, tev šī sistēma strādā, tu esi pārbaudījusi uz klientiem, tas ir pakalpojums, kurā ir vērts ieguldīt. Noteikti šī individuālā pieeja, tu redzi katru cilvēku, tu strādā ar viņa vērtībām, ar viņa vajadzībām, ar viņa cipariem. Mani tie dekrēta ienākumi nebija lieli, bet mēs salikām tā, lai sanāk. Un lai pietiek gan visiem maksājumiem, gan man paliek, kā klientam man ir iespēja pajautāt, es varu iedvesmoties no citiem, kādam citam tur kāda ideja bija. Tajās sesijās grupu kāds pacēla kādu jautājumu, kas man izrādās arī tomēr ir aktuāli. Grupas atbalsts, domu biedri, tu saproti, ka tu neesi viens, ka tur ir vēl cilvēki, kas arī kārto, ņemās un darās. Kam kur varētu būt vērtīgi, kā tev liekas tajā ieguldīt? Jebkurš, ja tev kontā ienāk alga, tad noteikti jāiet Egijas.